man dispečeri, tie kropļi, un tā kā Kaspars, Strīpiņš un visi šitie šizoidi, viņi ir pilnīgi galīgi, deģenerāti. Tā kā, ja man kādreiz savieno ar kādu citu cilvēku, ja es pēkšņi kādreiz esmu saslēgts kopā ar citu čovaku vienā prātā, un mēs varam, tā kā, viņi sazināties telepātiski tikai caur domām, jā, man tie idioti, tas tā kā Kaspars un ģenerāls Strīpiņš man to nepasaka priekšā, ja tie dispečeri man vienkārši pilnīgi deģenerāti. Man vairākas reizes ir bijis tā, ka esmu saslēgts kopā ar kaut kādiem citiem cilvēkiem, un mēs varam tā kā viņiem komunicēt tikai caur domām, bet tie šizoidi vienkārši sēž, tajā bunkurā, apdirsušies. Ja viņi pilnībā izgāzušies. Tā kaut kā. Diezgan sarežģīti. Jā, tāpēc tā ir korupcija. Viņi tagad vaino mani, varēja būt tādas iespējas, skaties, ko tu esi uztaisījis, bļaļ, tur tāds respekts un tā, viss kaut kas, bļaļ, būt piekritis, bļaļ, urna universālais karavīrs, bļaļ, kur problēma. Paši viņi uztaisīja, pašā sākumā jau pilnīgs sūds, un tagad viņi grib, lai, es ar viņiem piekrīt, ar kaut ko runā. Es jau viņiem pirmā dienā, teicu, vai, kas tu saki, kas tu esi, bļaļ. Un tas Kaspars tā saka, par ātru, bļaļ. Jo viņš bija, pediņš, kuru fucking jārēja, no visām pusēm. Viņam arī tā kā pieslēdz to militāro signālu, un viņš fucking bija tāds idiots, kurš tajās balsīs klausījās un sakoja pilnīgi visām norādēm. Ja viņam teica to, ka tā ir izturības pārbauda, ka viņam ir jāizstot kaut kāds tests jāiziet. Es tā saku, kāds vēl tests, bļaļ, kas tu debils esi, bļaļ, es nekādam testam neesmu pieteicies, fucking šizoidi.